lielās sugu daudzveidības un lēnās ūdens apmaiņas dēļ Baltijas jūra ir īpaši jutīga pret piesārņojumu. Ja tāda mēroga katastrofa, kāda notika ar kuģi Prestīžu pie Spānijas krastiem, atgadītos Baltijas jūrā, sekas būtu jūtamas vēl ļoti, ļoti ilgi. Un kaut arī salīdzinoši ar citām jūrām un okeāniem naftas noplūžu skaits ir bijis neliels, tomēr kuģu negadījumi šeit notiek ļoti bieži. Un tas ir saistīts ar seklajiem ūdeņiem, sarežģītiem kuģu ceļiem un sliktiem laika apstākļiem. Lielākā daļa naftas piesārņojuma Baltijas jūrā nonāk ar upju ūdeņiem un nosēdumiem no gaisa. Tikai aptuveni 10% gadījumu vainīgi ir naftas pārvadātāji, taču tieši tad īsā laikā ļoti cieši putni un citi jūras iemītnieki. Baltijas jūrā ik mirkli atrodas apmēram 2000 dažādu veidu kuģu, un šis skaits ar katru gadu palielinās. Lielākā daļa no tiem ir kravas kuģi, tostarpā arī naftas tankeri, kas pārvadā turpat vai 200 miljonu tonu naftas gadā. Latvijas piekrasti visvairāk apdraud naftas ceļš starp Somiju jūras līča austrumu ostām un Ziemeļjūru. Šeit apmēram 50% visas savas naftas transportē Krievija. Palielinoties kuģu skaitam Baltijas jūrā, palielinās arī negadījumu daudzums. 2007. gadā tika reģistrēti 120 negadījumi, 4 no kuriem notika naftas noplūde. 2008. gadā 135 negadījumi, no tiem noplūde konstatēta 9 gadījumos. Iekšzemes upju un ezeru basēnos nav iespējami tik liela naftas negadījuma kā jūrās vai okeānos. Tomēr nelielas noplūdes regulāri notiek ostās, naftas pārsūknēšanas procesā, uz dzelzceļiem, kur nafta tiek transportēta mucās, kā arī no cauruļvadiem, kas stiepjas pāri vairākām valstīm. Mūsu teritorijā iesniedzas 2 lieli un nopietni naftas vadi. Polocka Vēncpils iet pāri Zemgales un Kurzemes teritorijām, kur atrodas dabas rezervāti un aizsargājums teritorijas. Savukārt Kurzemes piekraste ik gadus ir svarīgs putnu migrācijas ceļš. 2007. gada 23. martā Baltkrievijā notiek naftas cauruļvadu plīsums, un nafta caur Ulas upi nokļūst Daugavā. Pēc kompānijas Zapad Transnefķa produktu izplatītajām ziņām avārijas rezultātā vidē nonāca 220 tonnas dīzeļdegvielas. Daļa ieplūda Daugavā un nonāca arī Latvijas teritorijā. Pirmie darbu sāka jūras spēku krastu apsardzes dienests kopā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Cilvēki bija gatavi darbam, taču aprīkojums nebija paredzēts iekšējiem ūdeņiem. Šī bija pirmā tāda veida situācija Latvijā, un izrādījās, ka izvietot jūras bonus upē ļoti grūti. Pavasarī straume upē ļoti spēcīga un nes bonus projām ar milzīgu spēku. Darba gaitā nācās mainīt taktiku un uzstādīt pašas vieglākās absorbentu bonus, kuras straume nespēja ietekmēt. Procesa laikā tika izmantotas visas bonus, kas bija ugunsdzēsības dienesta un jūras spēku rīcībā. Vēlāk zviedri un lietuvieši piegādāja vēl papildus tehniku. Pa Daugavu plūstošā degviela tika savākta un katastrofa novērsta. Latvija atrodas Baltās un Baltijas jūras putnu migrācijas ceļā. Pavasaros un rudeņos šeit atpūšoties uzkavējas apmēram 300 putnu sugu, no kurām visvairāk putnu sastopami tieši jūras piekrastē. Sevišķi daudz putnu migrācijas laikā ir sastopami Kolkas ragā. Naftas piesārņojuma gadījumā visvairāk cieši ūdens putni. Latvijā ir apmēram 20 pīļu, gauru, gārgaļu, dūkuru sugas, kā arī kājas, kas barojas un atpūšas ūdenī. Notiekot kuģu avārijai uz kādu no galvenajiem kuģu ceļiem Baltijas jūrā, piesārņojums var tikt atnests līdz krastam dažu dienu laikā. Atkarībā no vēja virziena un stipruma, nafta visdrīzāk piesārņos Kurzemes krastu. Taču, ja negadījums notiek uz Vēncpils, Rīga, kuģu ceļa vai ostās, tad tas var skart arī Rīgas jūras līča piekrastes zonas un Igauniju. Lielāko daļu piekrastes Latvijas teritorijā klāja baltā smilts. Ja pūš spēcīgs vējš, sasmērētās smiltis var tikt pārklātas ar jaunām, kas izskalotas no jūras. Ja seku likvidētāji nespētu savākt naftu pirms tā ir pārklāta ar smiltīm, vēlāk atrast piesārņotos rajonus un veikt to attīrīšanu būtu ļoti grūti un ļoti dārgi.